Dārgie draugi, laipni lūdzam atpakaļ studijā. Mani sauc brālis Māris, un šovakar mēs parunāsim par 7 visuma noslēpumiem. Šie 7 visuma noslēpumi mums tika atklāti caur Hermijas trīslielais, jeb Hermijas Trismegistus. Hermijas, jeb kā eģiptieši viņu sauc Thoth, jeb Hermijas, bija sūtīts no Plaromas, tāpat kā Jēzus Kristus. Viņš tika sūtīts pie mums uz šīs fiziskās planētas, lai atklātu 7 universālus likumus, kuri darbojās patstāvīgi, neatkarīgi no tā, vai jūs tam ticat vai neticat. Šie likumi stāv augstāk pāri pa visiem fizikas likumiem un pāri pa visiem vēlmēm, kā mēs gribam vai negribam, lai pasaule strādātu. Mentālisma princips. Viss ir prāts, viss ir apziņa. Pilnīgi viss ir doma. Apziņa, prāts rada fizisko realitāti. Sākumā bija vienkārši doma, kas iedomājās, un viss, kas tagad eksistē, ir viena doma, viena. Realitāte rodas no apziņas. Atbilstības princips. Kā augšā, tā lejā. Kā lejā, tā augšā. Kā iekšā, tā ārā. Viss atbilst. Viss savstarpēji ir saistīts. Dažādas eksistences, dimensijas, frekvences, pakāpes, plaknes, visas savstarpēji ir saistītas. Cilvēks un kosmos ir viens. Cilvēks un planētas ietekmē viens otru. Augstākās plaknes un zemākās plaknes ir vienlīdzīgas. Vibrācijas princips. Nekas nestāv uz vietas. Viss patstāvīgi vibrē. Viss patstāvīgi mainās. Nekas nestāv uz vietas. Visa eksistence sastāv no enerģijas vibrācijas. Viss patstāvīgi vibrē. Nekas nestāv uz vietas. Mūsdienās jau tas ir zinātniski pierādīts, bet šo mums atklāja Hermijas vairāk kā 5000 gadu atpakaļ. Ja tu izmaini savu vibrāciju, tu izmaini realitāti. Viss ir vibrācija, viss patstāvīgi vibrē, un viss ir savstarpēji saistīts. Viss ir savstarpēji atbilstošs. Polaritātes princips. Visam ir 2 pretpoli – karsts un augsts, tumšs un gaisma, labais un ļaunais, mīlestība un naids. Tas ir viens un tas pats, tas ir tikai spektrs. Cik tālu spektrā tu ej, kur sākās karstais un kur beidzās augstais, vai kur sākās gaisma, kur beidzās tumsa. Tas ir viens un tas pats, abi 2 ir viens un tas pats, vienkārši dažādas izpausmes no viena. Labs un slikts, naids un mīlestība ir viens un tas pats. Viss ir un tai pašā laikā nav. Visas patiesības ir puspatiesības. Pilnīgi visam ir 2 puses. Pilnīgi visam. Pilnīgi visam. Bez izņēmuma. Ritma princips. Visumā viss kustās ciklos un svārstībās. Viss kāpj uz augšu un viss krīt. Diena un nakts. Gada laiki. Ziema, pavasaris, vasara, rudens. Patstāvīgi mainās. Dzīves kāpumi. Uz augšu, uz leju. Tev iet labi, tev iet slikti. Tu esi bagāts, tu esi nabaks. Dzīve patstāvīgi kustās uz priekšu un visu laiku ies svārstībās. Uz augšu, uz leju, jeb kā pendulums. Iet patstāvīgos ciklos. Un šos ciklus nevar apturēt. Viņus tikai var nedaudz ietekmēt, ja tu kontrolē savu prātu, ja tu apzinies, kas tu esi. Cēloņa un seku princips. Nekas nenotiek nejauši. Katram notikumam ir cēlonis un sekas. Dzīve ir likuma sistēma, nevis haoss. Sakritības neeksistē. Pilnīgi viss, kas notiek, notiek tāpēc, ka kaut kas pirms tam ir noticis. Visu laiku ir cēlonis un ir sekas, cēlonis un ir sekas. Un ja tu to apzinies, tad tu vari kontrolēt savu dzīvi. Nekas nestāv uz vietas, viss patstāvīgi kustās. Katrs cēlonis ietekmē sekas un visu laiku krītās un gāžās uz augšu, uz leju un uz priekšu. Visu laiku visums vibrē. Lielākā daļa cilvēku dzīvo sekās, bet ja tu kontrolē savu prātu un saproti šos 7 likumus, tu vari pacelties augstāk un kļūt par cēloni. Tā vietā, lai tikai izbaudītu sekas uz tevīm, kad dzīve notiek,
Tev virsū tu vari kļūt par cēloni un radīt savu dzīvi, veidot savu dzīvi, kādu tu vēlies. Jo visums ir prāts, visums ir apziņa, un tu esi apziņa. Un ja tu kontrolē savu apziņu, ja tu kontrolē savu prātu un emocijas, tu arī kontrolē šo pasauli. Dzimuma princips. Visā eksistē divi radošie principi – vīrišķais un sievišķais. Pilnīgi visā, katrā iekšā ir šie abi principi. Bez šiem abiem principiem nepastāv nekas. Varbūt vairāk sievišķais, mazāk vīrišķais, bet galā abi šie principi ir vajadzīgi. Pilnīgi visos ir abi šie principi. Viņi viens bez otra nepastāv visā visumā. Vīrišķais sēj sēklu un sievišķais to pārvērš realitātē. Vīrišķais un sievišķais tikai kopā var radīt. Tāpat kā bērnu uz šīs fiziskās plaknes bērnu rada vīrietis un sieviete, tāpat arī visā visumā visam ir vajadzīgs vīrišķais un sievišķais. Tikai ar šiem abiem kopā darbojoties kaut kas var tikt radīts. Tātad, draugi, šie bija 7 visuma noslēpumi īsumā. Par viņiem var ilgi sēdēt un domāt par katru no šiem principiem. Viņi ir ļoti dziļi un viņi ir bezgalīgi. Šie principi bija patiesi tad, kad viņi tika mums nodoti no Hermijas 3 lielā līdz arī šodienai, kad es jums viņus pastāstu. Viņi ir neizmainīgi, viņi ir universāli un viņi ir mūžīgi. Un ja jūs iemācāties un saprotat šos 7 principus, jūs varat kontrolēt šo realitāti.